mīļie draugi, cienījamie klātesošie, sēņu fani un arī, kā teikt, mākslas mīļotāji. Man laipni šīs pasākums, šīs izstādes organizētāji lūdza zināmā mērā kā piederīgi universitātei un arī saistīti ar dažādu sēņu darbiem, kas bija iedvesmojoši šo te izstādes rašanos. Un arī visu šo te pasākumu kompleksu, kas laikam saucās par atrodi sevī augu, ja? Tad pastāstīt kaut ko par sēnēm. Tas, protams, nav augi, bet vienalga kaut kā diezgan būtiski ir visu savu attīstību un dzīvi bijuši kopā ar mums, un tāpēc es atļāvos tādu ļoti īsu faktiski eksperimentu. Es ceru, ka mēs tur kādā pusstundā tiksim ar to visu galā. Tādus dažus punktus vairāk tā kā piezīmēt par to, kāda ir sēņu un cilvēku saistība, gan bioloģija, sistemātiskajā izpratnē, gan dzīves cikla izpratnē, gan arī, protams, lietošanas izpratnē, jo bieži vien, kā jau būdam latvieši praktiskie, mēs visu vērtējam caur pielietojamību, kā un kur, un ko var labu vai sliktu, tas viss mums nodarīt. Un tas viss, protams, ir saistīts ar šodienas datumu lielā mērā, tātad ar 28. septembri, kas ir tieši universitātes dzimšanas diena, lai gan 105. šogad iznāk, lai gan tā kā pēc oficiāliem papīriem, ja raksta tas valdības lēmums, ka tagad tiek dibināta Latvijas augstskola, kā viņi toreiz saucās, ir 29. septembrī, bet tā kā ballīte bija 28. septembrī, tad visiem tas ir iesēdies prātā, ka tad nodibināja tad, kad bija ballīte. Tad tā arī tas ir turpinājies, un arī šodien būs ballīte, un ja kādam ir iedvesme, tad 7:00 universitātē jau sākas iet pamazām vaļā, bet tā par riktīgam jau tikai uz pusnakti, vai ne? Tā kā man tas būtu, un šeit tie pieturas punkti, kas šajā īsajā caurskrējienā pa sēņu tēmu mums būs. Mums ir tad ievadam sēņas un kultūru, tad par sēņu valsti, par sēņu dzīvi un par sēņu tehnoloģiem. Tātad tie 4 punkti. Un sākot ar kultūru, es jau gribu jums vērst arī uzmanību uz šo jauko attēlu, kas ir ņemts nofotografēts universitātes Torņkalna akadēmiskajā centrā dabas mājā tieši mūsu 5. stāvā, kur atrodas arī mikrobioloģijas biotehnoloģijas katedra uz sienas. To ir gleznojis Kristīna Luīza Avotiņa, un tur ir redzamas tādi tipiskie bioloģijai un raksturīgie pārstāvi, bet tātad tur ir redzamas kādas no virpainīšu sēņu tātad dzimtes pārstāvjiem, un arī ir aļģes hāras, acīm redzot, ar šiem raksturīgiem sporangiem. Tad te jau viens arī tāds jauks kulturāls, ar kultūru saistīta atsauce veidojās, jo sēņu nosaukums veidojot ļoti daudz ir ļoti poētiski latviešu mikologi tos tātad atvesinājuši. Ir gan daži tādas nesevišķi pieklājīgi nosaukumi, bet virpainīti, piemēram, kā tāds ir labs piemērs tādam jaukam notikumam. Un, ja mēs paskatāmies uz pēdējā laika arī kultūras dzīves notikumiem, tad var teikt, ka iepriekšējais gads bija varbūt īpaši tāds iezīmīgs visā sēņu kontekstā, jo šajā iepriekšējā gada laikā mums notika tas, ka tātad pirmkārt mums bija, tas varbūt tas centrālais un būtiskākais notikums bija tas, ka nacionālā kultūras mantojuma
komisija 17. oktobrī nemateriālā kultūras mantojuma padomes sēdē tika pieņemts lēmums par sēņu vākšanas un izmantošanas iekļaušanu nacionālā nemateriālā kultūras. Jā, par to mēs visi viņam varam aplaudēt. Jā. Lai tas būtu. Bet neaizmirsīsim, ka tas ir nacionālais. Tas nav UNESCO kopīgais vispasaules. Droši vien tas ir solis ceļā uz to. Bet tajā vispasaules mantojumā mums ir, kas mums ir vispasaules mantojumā, nemateriālajā kultūrā. Dziesmu svētki. Otra lieta, kas jau diezgan sen parādījās, ir suiti. Un trešā, lai cik dīvaini tas nebūtu, plostošana. Bet tā plostošana tajā plosts pa gauju arī ir. Bet tātad šajā te nacionālajā kultūras mantojuma sarakstā ir pagaidām 38, un sēņošana tad ir viena no jaunākām. Šajā gadā vēl acīm redzot nāks vēl kaut kas klāt. Bet līdz ar sēņošanu tur, piemēram, kas man liekas ļoti labi un tuvi, ir arī zolīti. Tas ir arī tātad jau tāds liecinājums, ka mums ir kultūras daudzveidīga, plaša un dažāda. Visur, kur pieietam. Un pie tam vēl pagājušais gads bija ievērojams ar to, ka bija divi vērtīgi notikumi. Bija Rīgas laika 30. dzimšanas diena, kas tika pavadīta sēņu zīmē. Visa ar moto, kas ir ņemts no Kārļa Skalbes jaukās pasakas 15, ko visiem labprāt arī aicina izlasīt, kur tas esens ir vienos no noslēguma vārdiem, un gudrais sēja mušmiris. Tas par to, lai iznīdētu visas muļķīgās un mušīgās domas. Un tāpat laikā arī Latvijas Universitāte organizēja profesors Kursītis personā pagājušā gada decembrī jautāju veselu konferenci par jautājumu, no kurienes un kā ir cēlies mums zināmais priekšstats, ka latvieši ir maza, nezinu, kā tur daži raksta, kašķīgi vai zaglīgi tautiņi, kas sēž kokos un ēd sēnes, un vai tas ir uzlūkojams par pejoratīvu, respektīvi apvainojošu simbolu par Latviju tautu, vai varbūt tas ir arī drīzāk tāds šī brīža zaļā kursa kontekstā, tāds cildinošs un mudinošs stāsts, ja mēs varam šo te tātad sēņu ēšanu kā gaļas ēšanas aizstāšanu, mazāk tātad dabu noslogojošu dzīvošanu kokos vai koka konstrukcijās. Tātad tas varētu būt arī latvietis, kas kokā ēd sēnes, varētu būt kā jaunās Eiropas zaļā kursa un attīstības tāds kvintesences variants. Ne? Tajā pašā kontekstā mēs arī mēģinājām, tā radās šīs te bildes, kuras mēs te redzam, uz Rīgas laika ierosinājumu, vai ir iespējams tātad apvienot to sēņu kultūru ar literāro kultūru, respektīvi audzējot sēnes uz, kā mēs zinām, sēnes ēd celulozi, ēd lignīnu, ēd hemicelulozi. Viņas, teiksim, galvenā loma dabā ir saistīta ar šo te visu, kā izmantotā savu laiku nodzīvojošā noārdīšanas spēju. Bet tas nozīmē, ka arī grāmatas vai avīzes vai jebkuru citu drukas darbu, kas ir uz papīra, tātad pamatā celulozes uztaisīts, sēnes labprāt apēdīs, un to mēs arī droši vien zinām. Un esam arī varbūt pat sliktākajā pieredzē redzējuši, kā tas notiek savās kaut kur mitrās pagrabā turētajās grāmatās. Savulaik mēs viņus pat glābam Nacionālajā bibliotēkā, kad vēl nebija uzbūvēta šī gaismas pils, tad vēl vecajā ēkā, kas bija Barona ielā, tur visu laiku bija aplūdums un problēmas un jautājums, kā glābt šīs grāmatas no sēnēm, un to mēs risinājam ar diezgan tajā laikā interesantām inovatīvām metodēm, bet tagad
Lūk, pagājušā gadā bija nonākuši pie pretējā, vai varam uz grāmatām sēnes izaudzēt. Un tas izrādījās arī paveicams, diezgan vienkārši. Tur jau bija, zinām, paraugu priekšā, bet jautājums, ko gribēja tad cienījamie kolēģi no filozofijas aprindām noskaidrot, vai šādā veidā audzēt sēnes pārnes arī grāmatu gudrību. Tas, acīm redzot, vēl ir palicis neatrisināts jautājums, un pie tā nāksies strādāt vēl arī uz priekšu. Jā, bet tagad atgriežamies pie pašām sēnēm. Un sēnes tātad ir ne tikai kā dažādu kultūras notikumu, bet arī literāru darbu un autnu grāmatu, teiksim, tādi iedvesmotāji. Tiem, kas grib iet mežā un sēņot un saprast, kas ir labs un cik labs un kā tas ir izmantojams, es noteikti ieteiktu mūsu mikologu biedrības, varētu teikt, dzinējspēku arī Latvijas dabas muzeja mikologu izveidoto lielisko grāmatu, kur gan laikam jau ir izpirkta, bet ja runājam par sēnēm kopumā un to ietekmi uz dažādām kultūras tradīcijām, tad grāmatu un šādu te iedvesmas un arī tīri tehnoloģisku padomu avotu ir bezgalīgi daudz. Un, protams, arī filmas mums ir par to, kas būs nākotnē ar sēnēm, kā sēnes būs nākotnes civilizācijas pārņēmēji un nesēji. Un vēl, protams, virkne tādu kādu mēmu un citu tādu priekšstatu, kas varbūt liekas reizēm tādi izaicinoši nesaprotam, kā, piemēram, slavenais stāsts, vai Ļeņins ir sēne, vai Ļeņins bija sēne. Tas viss ir šajā te kultūras un, varētu teikt, jauno intelektuālu izaicinājumu kontekstā tādas jauki piemēri, cik daudz un dažādas sēnes var mums parādīties un kalpot. Bet mūsu šīs dienas stāsts tomēr vairāk ir saistīts ar tieši sēņu kā bioloģisku objektu struktūru, īpašībām un izmantošanu. Un tātad, jā, sēnēm ir sava valsts. Ja mēs runājam par šo te dabas klasifikāciju, kur valstis ir viens no augstākajiem šiem te klasifikācijas līmeņiem, tagad ir parādījušies arī domēni un nogabali un vēl kaut kas viss varbūt pat arī augstāks, bet tad, kad mēs mācāmies bioloģiju pirmā kursā, mēs runājam par 5 vai 6 dabas valstu struktūru un 3 domēniem, bet tātad 69. gadā, pirms tam, kad vēl protesti sadalījās, tad bija sēnes ieguva savu neatkarību no kādas valsts, no augu valsts, kur viņas jau bija ielicis savā laikā un ievietojas kopā ar visiem zaļajiem augiem. Aristoteles un pēc tam Linnejs turpinājis un Hekels nebija to mainījis, un tā tas arī palika līdz pat 69. gadam, kad jau balstoties vairāk uz dažādām bioķīmiskām, molekulārām un arī diezgan smalkām citoloģiskām tēmām, Roberts Whittakers tātad ierosināja, un visa bioloģiskā pasaule un akadēmija teica, jā, sēnēm ir jābūt brīvām. Sēnēm ir sava valsts, un šī valsts tātad ir tālāk jau tagad pēc mūsdienu šīs papildinātās zināšanas un kārtības sadalama, varētu teikt, 5 novados, no kuriem mēs tādu visbiežāk ar sēnēm asociējām tos 2 lielākos, ko mēs saucam arī par dikāriju, 2 kodolus saturošajām sēnēm, tas ir bazīdija un asku sēnes, un tās, kas ir tālāk, tās šeit citas pieminētās
hitrīdīsēns, zigomicēts un glomerulmicēts. Tas ir diezgan specifiskas un diezgan, varbūt tādas, izņemot varbūt zigomicēts, mukoru mēs visi pazīstam. Tas ir tas melnais pelējums ar tiem galviņām, kas jau. Hitrīdīs un glomerulmicēts, tas ir drīzāk specifiski un tikai tā ar īpašu meklējumu atrodams, jo tās sēnes, ar kurām mēs savukārt visbiežāk asociējam cilvēku dzīvi un varbūt pat arī civilizācijas attīstību, raugi, penicilīns, tās ir pie asku sēnēm piederīgas šobrīd. Un asku sēnes mums ir, tās sakau, ko mēs varam mežā atrast, murķeļi, dažādas tur lāčpurņi, kādi vēl tur visādi šie specifiskie nosaukumi, kā tur miroņpirks vai miroņausis un tā tālāk. Tās ir diezgan specifiskas un savu tā nodalītas no šīm te bazīdīsēnēm, pie kurām tad mēs atkal redzam vairumu, faktiski visas cepurīšu sēnes, kuras mēs tad arī tā kā tādu, ārpus sistēmas kategoriju varam izmantot. Cepurīšu sēnes, tas nav tur ļoti daudz, kas var būt apakšā, tāpat kā nezāles. Tas nav nekāda tāda kārtīga taksonomiska kategorija, bet mēs viņu lietojam tāpat tās kā suņu sēnes. Arī suņu sēnes lielākoties ir pie bazīdijas sēnēm piederošas. Bet, protams, bioloģiski viņas tā nebūtu īsti korekti dēvēt. Un kāpēc tad viņas atrodas mums šajā te dabas evolūcijas kokā blakus, kas tur ir attēlots skudrām, varētu būt arī zirnēkļiem vai kādam citam vabolēm. Tāpēc, kas arī bija pamats tai neatkarības iegūšanai sēņu valsts gadījumā, tāpēc, ka ļoti daudzas īpašības sēnes padara līdzīgākus dzīvniekiem nekā augiem. Un tās, kas ir tās pozitīvās, kuras ir tās izmēramās īpašības, ir pirmkārt tas, ka sēnēm, tāpat kā kukaiņiem, ir sastopams organismā hitīns. Hitīns, tas, ko mēs redzam, tās kukaiņu bruņas visas un sēņu šūnu apvalka sastāva daļa, kas viņš būtībā ir modificēta celuloze ar N-acetil grupu, kas tur ir aminogrupa un etiķskābes atlikums pielikts klāt, viņš padara to cietāk, arī faktiski nesagremojam šo hitīnu. Tāpēc viena no šīm te izmantošanas jomām, kā padarīt mūs tievāks, tad ēdot hitīnu tabletes un domājot, ka visi tauki tika izvadīti ārā, tātad ieslēgt hitīnu kapsulās, tās, protams, ir tīrais bleķis, ne tur nekas tam līdzīgs īsti nenotiek. Otra lieta, kas padara sēnes līdzīgākus dzīvniekiem, ir viņu, dzimumu šūnu, respektīvi sporu. Un ne visām sēnēm ir šīs te kustīgās sporas, bet tās, kas ir, viņas ir uzbūvētas, viņas struktūra ir līdzīga dzīvnieku dzimumu šūnu struktūrām. Respektīvi, viņām ir viena vica, kas kā viss eikariotu, tātad kodols saturošo šūnu vicas, nevis rotē, bet lokās, tā kā tāda, kā jau tas vicai pieklātos, un atrodas aiz šūnas, tātad šūna peld ar vicu aiz muguras. Tāpat tās kā spermatozīts, piemēram, to dara. Ne? Kur pretī augu dzimumu šūnas ir aprīkots ar divām vicām, kuras arī lokas, bet ir novietotas šūnas priekšā, un viņa tā kā peldot brasā kustina tās savas vicas, un tādā veidā tiek. Tas jau ir kaut kas tāds ļoti nopietns, kas liecina, ka šeit ir evolūcijā bijis kaut kas kopīgs, un tas ir daudz tuvāk tātad šeit dzīvnieku pasaulē nekā tad tai augu pasaulē. Protams, ir jau arī tās vēl nosacīt negatīvās pazīmes, ka sēnēm tāpat tās kā dzīvniekiem nav plastītas, viņas nav fotosintezējošas un visas tās lietas, bet
pēc negatīvām pazīmēm parasti neuzskata, ka tas ir labi kaut ko tur definēt, jo sēnēm arī nav ragu, skudurām arī nav, varbūt, ka ir ragi, kas to lai zina. Daudz kā var nebūt, bet, kas ir, tas ir, un vēl ir virkne visādu, teiksim, tādu molekulāru īpašību, ar kurām, kaut vai, piemēram, lizīna biosintēzes ceļ, ar kurām tad sēnes noteikti atšķirās no augiem un, protams, arī kaut kur atšķirās no dzīvniekiem. Tā kā drīzāk mēs varētu teikt, ka sēnes ir nekustīgi kukaiņi, nevis nefotosintezējoši augi. Ja mēs tā gribētu atkal viņus definēt. Un tas, protams, varētu radīt atkal zināms pārdomas tiem, kas ir vegāni vai veģetārā uztura cienītāji. Vai tad ir labi ēst sēnes, kas varbūt ir vēl līdz galam neizveidojušies, vai kaut kur citādi ar dzīvniekiem saistīti. Bet, tas ir jau atkal cits pakārtots mazliet jautājums. Te mēs šajā bildītē redzam mazliet vairāk, kā tad ir uzbūvēta šī te sēņu šūnu apvalki. Un te mums tātad ar šo te mēs sakam, ka sakot šobrīd sēnes, es domāju gan par tām, kas ir bazīdī, gan asku sēnes, kas ir raugu, arī īsto sēņu šūnu apvalks šajā ziņā ir vienādi. Un kas tad ir šūnu apvalks? Tas ir tas, kas augu, sēņu, baktēriju, arī aļģu un valstīs nodrošina to šūnas stabilitāti. Bez šūnas membrānas, kas ir, teiksim, mums dzīvniekiem, ir tikai tā šūnas membrāna, un tas, lai tā galīgi mēs neizplūstu tā kā piliens uz pannas, tad to membrānu vēl stiprina holesterīna iestarpinājumi, bez kur mēs īstenībā iztikt nevaram, bet mums nav šī te siena, un šī te siena sēņu gadījumā ir ļoti specifiska un interesanti būvēta no tiem monoproteīniem, beta-glikāniem un hitīna, un viss tas kopā veido ļoti stabilu un savukārt, ja mēs katru no viņiem atsevišķi, īpaši, ja mēs beta-glikāns dabūtu vai monoproteīns atsevišķi, tas ir ļoti spēcīgs slēdzis mūsu imūnsistēmas atbildes iedarbināšanai. Tas, ko mēs tagad bieži redzam aptiekās, kur mēs tā brīvā pieejā plauktā vairāk redzam uztur bagātinātājs, nevis kaut kādas konkrēti sintētiskās zāles, tad vairums no tiem imūnstimulētājiem, kas tur ir atrodami, tie visi ir beta-glikāni viena vai otra varianta atvasinājumi. Savukārt monoproteīni ir viens no spēcīgākajiem palaidējiem akūtās fāzes, jeb iekaisuma reakcijām. Tad, kad mums izveidojas tāda trauksmes reakcija pret visu svešo un monoproteīnu parādīšanās kaut vai gremošanas traktā un saistība ar kaut kādām lielākām struktūrām uzreiz, kā teikt, uzbudina visu imūno sistēmu līdz neprātam un saka, šito te mums tagad jāšķeļ kopā, jānīdē ārā. Beta-glikāni ir tā saucamie prebiotiķi, tad, lūk, monoproteīni ir vairāk kā tādi, akūtās fāzes reakcijā iesaistītā komplementa aktivācijas alternatīvā ceļa viens no galvenajiem palaidējiem. Vēl viens interesants fakts, ko vienkārši gribās pieminēt, runājot par sēnēm, ka sēnes īstenībā ir paši lielākie objekti, dzīvie objekti uz Zemes. Tādus, un to var, protams, atkal sākt diskutēt, vai to mēs vienkārši varam tā nodefinēt, bet tas pieņēmums un tas varbūt tāds spilgtākais piemērs šādai interpretācijai ir stāsts, publikācija par ASV, Oregonas štatā atrastu, varētu teikt, celmeņu kolekciju, celmeņu klonu, kurš tātad ir ģenētiski idents vairāk nekā 965 hektāru lielā laukumā,
Nu, tātad jūs paņemat tās sēnes, kā jau viņas aug tas hifas, vai ne? Zem zemes, šie te garie pavedieni, kas tur aug, attīstās, nomainās, tā mums jau arī āda nomainās tur pāris gadiem reizi visi, vai ne, un šajā gadījumā arī hifas, nu, nevar teikt, ka viņas tur visu laiku ir bijuši vienāds, bet viņas tiek nomainītas un savu ģenētisko vienotības ir saglabājuši visā tā 965 kvadrāto hektāru laukumā un droši vien augušas tur tos gandrīz vairākus tūkstošus gadu. Nu, un tas, ko mēs tur redzam, kad šī ir kokiem patogēna, kokus bojājoša celmeņu varietāte, suga. Un tātad tas, ko mēs redzam, kā šo te sēņu augļu ķermeni, nu, tā ir tā kā odziņa uz krūma, bet viss krūms mums šajā gadījumā ir zem zemes. Un viņš ir tātad 100 hektāru liels. Nu, ja mēs viņu svērtu 10 tonnas un ir 1000 gadu vecs. Nu, ja mums būtu arī tagad iespēja tā kā pie modernām tehnoloģijām ieslēgties vienā galā pie šī te sēņu hifu tīkla un otrā galā tas būtu tāds labs varbūt interneta savienojuma variants, kas droši vien, ja tur vēl izmantotu kā tādas šos te slēdžus arī tur ar sēnēm inficētos kokus, tad mēs varētu teikt, alternatīvo tīklu pamazām veidot. Nu, un vēl viens ļoti raksturīgs moments, kas ir saistīts ar sēņu dzīvi. Tā ir dzīve, viņām ir, nu, mums jau arī tā gadās, ka ir dzīve ar un bez seksa kādu laiku. Ne? Un sēnēm tas ir tāds stikti nodalīti divi cikli, ir šī te dzimuma vairošanās cikls un bezdzimuma vairošanās cikls. Pie tam tātad tās sporas, jeb dzimuma šūnas noteikti, kas veidojas dzimuma procesā, viņas ir, tāpat tās arī kā cilvēkam un augiem, viņas ir haploīdas, respektīvi viņam ir viena genoma kopija, un, lai izveidotos tās dzimuma šūnas, viņām ir jāizveidojās diploīdai versijai, ja, un no kuras pēc tam atkal meiozes rezultātā izveidojās tie divi kodoli, kas ir diploīdajā versijā sajaucās, un tad izveidojās šī te jaunā sporas versija. Nu, kā jau parasti viss tā dzimuma procesa jēga bioloģiskā ir radīt daudzveidību, radīt ģenētisko daudzveidību, sajaukt divus genomus un skatīties, kas tur kādas varbūt jaunas varietātes izveidojās. Ar ko sēnes īpaši atšķirās šajā visā procesā, kā atšķirībā, teiksim, no mums, kas arī ir radušies dzimuma procesa rezultātā, mūsu ķermeņa šūnas ir visas diploīdas. Tur ir saplūdes tēva un mātes šīs te dzimuma šūnas kodoli kopā, un mēs tagad atkal tikai savās dzimuma šūnās atkal atražojam to haploīdo fāzi, vai ne? Sēnes dzīvo lielākoties tajā haploīdajā fāzē, un pat tad, kad viņas tā kā gatavojas šim te dzimumu procesam veidošanu, viņas saglabā šo savu micēliju tajā saucamajā dikariona stāvoklī. Tie divi nosacīti tēva un mātes kodoli dzīvo atsevišķi. Un, lai tā atsevišķā dzīve tur saglabātos, tur ir varbūt tīri mehāniski ierobežojumi. Mēs varam spriest par sēnēm, ka viņas tagad pirmkārt ir šajā dikariona stādijā, kad ir notikuši šo te divu sporu saplūšanu un var gatavoties jaunu bazīdiju sporu veidošanai pēc tādām īpatnām hifu struktūrām, ko sauc par sprādzēm. Un tā sprādze ir
tāds nodrošinājums, lai katrā jaunā hifas šūnā tomēr tā dikariona tā struktūra saglabātos. Tur ir diezgan tāds sarežģīts mehānisms, kā viņš tur uz priekšu atpakaļ darbojas, bet pamatjēga ir tā, ka tam dikarionam veidojoties, tas ir pamats, lai varētu veidoties vai aski vai bazīdijas, tās ir tās īpašās somiņas vai īpašās šūnas, uz kurām tad veidosies tās jaunās sporas. Un tātad, ja mēs audzējam sēnes, tad, lai dabūtu augļu ķermeņus, varbūt ar dažiem izņēmumiem, bet mēs audzējam vienalga tur šitā kēsēnes vai austersēnes vai šampiņonus, mums ir vajadzīga šī te dikariona stādija ar šo te, kur mēs varam nokonstatēt, pēc tam skatoties, vai veidojās vai neveidojās šīs te sprādzes. Un te mēs esam uzzīmējuši, ka te ir tātad divu tipu kodols aplūduši. Tas ir, protams, zināmā mērā kā vienkāršojums. Jo sēnēm, atkal mēs nevaram runāt par dzimumu tādā izpratnē, kā tas ir augiem vai dzīvniekiem, kur ir nosacīti vīrišķais, sievišķais, kur ir tur putekšņi un drīksna un viss, kas tur tas tā kā pieklājās. Sēnēm šai ziņā ir faktiski vairumā gadījumu divi nosacīti tādi ģenētiskie rajoni, kas nosaka viņu spēju krustoties, veidot šos te dikarionus un pēc tam veidot arī šīs sporas. Bet priekš modernā džendera izpratnes sēnes visus cita pušu, jo mēs tagad esam dzirdējuši, ka ir kaut kā 30 līdz 70 dzimumu, tad sēnēm ir, atvainojiet, 339A tipa varianti, kas savā starpā var tikt veidoti, un 64B tipa varianti. Tā kā tur dzimumu daudzveidība un vientiesība droši vien sit ievērojami augstāku vilni, nekā mēs to redzam arī cilvēku sabiedrību. Un tā ir, ne visām tā ir, bet tāda samērā vienkārši mums arī bieži sastopam šī te parastā skaldlapīte, atkal ļoti jauks poetisks nosaukums, kur mēs bieži redzam uz kokiem augam, tā tad mums ir šādā te veidā arī ar šo genomu apbalvota un klātesoša. Tās ir sēnes, kādas mēs viņas redzam dabā, jautājums, kā mēs viņas varam paaudzēt laboratorijā un kā mēs varam tātad iegūt arī kaut kādu tehnoloģisku procesu realizēšanai vajadzīgo sēņu variantus. Tātad īsumā šeit, jo es jau esmu, kā teikt, bišķi aizrāvies ar runāšanu, tātad tas, ko mēs varam izaudzēt laboratorijā un arī pēc tam kaut kur industriālā veidā, tas ir lielākoties sēnes micēlī formā. Mēs varam dabūt visas. Hifas mēs varam dabūt visas. Tālāk, lai notiktu tas, ko mēs tur runājam par dikarionu veidošanos, pēc tam augļķermeņu veidošanos, tas ir vairumā bazīdijas sēņu saistīts ar miedarbību ar kādu citu organismu. Tas ir ar augu visbiežāk, ja mēs runājam par simbiontiem, par šo te ektomikorīzu, kad sēne neieaug iekšā saknē, bet apaugtam apkārt, tas ir saistīts ar tātad kokaugu un sēņu miedarbību. Tas, ko mēs varam izaudzēt, ir vai parazīts vai saprofīts. Saprofīti, tātad parazīti ēda dzīvu augu, kukaini vai kaut ko tam līdzīgi. Saprofīti ēda atliekas, jo tad, kad ir iespējams, kā mēs teicam, kad mēs audzējam šitā kēsēnes, mums tam kokam jābūt veselam, bet nedzīvam. Kā krāsotājiem nostātām. Un tad mēs varam iegūt tātad no pašas sēnes, no sporām, mēs iegūstam, redz, cik skaistus hifu veidotas micēlī, šādas te plates, mēs viņas varam sakrustot savā starpā. Mēs varam jau pat pavisam vienkārši kolbiņā izaudzēt kādu sēnu, mēs varam to arī visu pārnest ārā dabā, un šeit, piemēram, jau kopš 90. gadu sākuma mūsu katedra
sāk nodarboties ar šita kēja audzēšanas popularizēšanu. To mums no Kanādas atveda tā laika diezgan labi zināmais, bišķi pat skandalozais deputāts Gunārs Valdmans, kuram bija Kanādā draugi, kas to šita kēja audzēja tur. Tie bija viņi atveduši relatīvi nesen no Japānas un Ķīnas, un tā mēs sākam to sēņu audzēšanas stāstu arī Latvijā, kas varbūt ne tādā industriālā mērogā, kā mēs šeit runājam par daudzajām un dažādajām sēņu izmantošanas iespējām, ir aizgājis. Un es domāju, ka šeit mēs par katru no punktiem sēņu izmantošanu, sēņu produktu farmācijā. Labi, beta-glikāns pieminējam, bet tur ir vēl tik daudz visa kā, gan pret asinsspiedienu, gan holesterīna samazināšanu, gan pret vēžu izmantojam dažādi preparāti. Nemaz nerunājot, protams, par šajā pēdējā laikā pret diabēta un antidepresanta aktivitātēm, kuras mēs daudzām sēnēm varam atrast. Pie augu aizsardzības, pie augsnes auglības pavērošanas, pie pārtikas. Nu, pārtika jau vispār civilizācija bez auga nebūtu bijusi, vai ne? Kur tad bez alus, bez vīna, bez maizes, nekāda civilizācija nesanāk, ne? Un tālāk skatoties, bet tepat skatoties uz tām pašām bazīdijas sēnēm, tev ir daudz dažādu jaunu produktu, gan izstrādē, gan jau ilgi mums pazīstam, varbūt ne visi šeit, varbūt daža ir varbūt vairāk austrumos vai dienvidos bijuši, bet pie globalizācijas tas, protams, viss sajaucās un nāk arī pie mums, un gan kosmētikā, gan dabas attīrīšanā, visur, kur mēs šo sēņu pielietojumu varam redzēt. Un pie viena mums tad arī jāatcerās, ka katrai pozitīvai, katrai labai monētas pusē ir arī kreisā, vai varbūt netik labā puse, bet bez kuras viņa nav iespējama, jo bez šīm te farmācijas lietām un ir arī indes, ir parazītiskās sēnes. Nu, pat tās redzēju pavisam svaigu vienu amerikāņu apskatu, kur vērtē, ka gada laikā no sēņu infekcijām dažādām, nu, tā skaitā arī no saindēšanās, kas, protams, ir mazākā daļa no visa infekcijas skaita, bet, nu, gadā nomirst ap 1,5 miljonu cilvēku, kas ir 2 reizes vairāk nekā no HIV aids infekcijas, vai ne? Un šai gadījumā ir arī jaunās infekcijas, kas parādās, tie paši ļoti toksiskie kandidas rauga sēņu varianti, no kuriem nu nekādā galā pagaidām netiek. Un ir, protams, arī ne tikai sēnes kā biodegradācijas, bet arī kā varētu teikt, korozijas izraisītāji, to pašu serpulu lakrimans vai brantu sēni, kas, starp citu, pieder pie baraviku grupas. Mēs nelabprāt redzētu kaut kur ne grāmatā, ne arī tajā pašā mājā. Tur paši zina. Un šeit, tāpēc mēs ar ļoti lielu piesardzību teicam, ka sūtīt pleurotus, kas ir austersēni, uz bibliotēku, lai tur viņi audzētu grāmatā, diezgan riskants pasākums, jo tur, kur viņas audzēja industriāli, tāpat arī Latvijā vien brīdi, tas bija Gaļezera tajā neuzbūvēto slimnīcas korpusu pagrabā. Viņi pēc tam tur pēc gadiem paiet, un viņa nav galvu gārā no visādiem stūriem un sijām. Tā kā gribu teikt ar to, ka sēnēm ir milzīgs potenciāls, bet ar sēnēm, tāpatās kā ar bitēm, jāuzmanās, ja? Nekad neko nevar zināt, bet tas neraugoties uz to, tātad pavisam jauns pielietojuma paņēmiens būtu apaudzēt sēnes, ar sēņu hifām saudzēt skaidrs un no skaidām presēt mēbeles. Nu, tātad tās hifas tur uzkarsē, nobeidz vai filtrus, vai puķu podus. Ar to
pēdējā laikā sāk aizrauties arī mūsu Koksnes ķīmijas institūtā. Un atkal no mūsu katedras viedokļa skatoties, ir prieks, ka Latvijā ir daudz tādu uzņēmumu, kas šos te sēņu potenciālus ir sākuši jau izmantot. Nerunāsim par tiem šitake audzētājiem, kas lielākoties ir vairāk tomēr tāds dzīves stila uzņēmumu variants. Manuprāt, viens no tādiem labi aizgājušiem ir trihodermīns, bioefekta kompānija, kas tīri labi darbojas ar dažādiem trihodermas, asku sēnes variantiem, visi kā tur pārstrādāšanai un pirmos cēlumus. Mēs viņiem iedevam jauna firma, es ceru, ka viņi aizies, jo pagaidām vienīgais projekts, ko mēs redzam internetā, ir Cēsīs lokalizēta sēņu audzēšanas sporu firma, kas šo te ežu dižadateni, jeb herikumu piedāvā. Tā kā es domāju, ka Latvija arī var, un ar to es gribētu teikt, ka šis, kā es jau minēju, ir tāds, kā teikt, ievada āķīšu lekcija, kur mēs, protams, varam izvērst par katru no šiem te punktiem, ejot ļoti detalizēti un sīki iekšā, bet, kā saka, sākumam varbūt pietiks. Paldies par uzmanību, un tad ejam. Vēl var paspēt. Vēl ir gaiši, jā. Paldies. Tā, ja kādi jautājumi, es varu mēģināt, jā. Es domāju, ka jā, jo mums ir pietiekami daudz jau visa, varētu teikt, tā zinātniskā un klīniskā pieredze gan jaunu zāļu vielu izpētē, gan arī tādu priekšklīnisko un klīnisko pārbaužu veikšanā. Ir modeļi, ir ķīmiskās un farmaceitiskās un arī bioloģiskās jaudas, kur to visu var darīt un pētīt, bet tur jātiek skaidrībā ar šo te likumisko bāzi, jo neviens jau īsti negrib nonākt, kā saka, policijas uzmanības lokā sakarā ar to, ka visi šie te, kā viņi tur, triptamīni, triptofāna atvasinājumi, kuriem ir šī te specifiskā serotīna receptoru saistošā iedarbība, viņi īpaši, ja viņi ir no dabas iegūti, viņi tiek tā kā ļoti ar lielu aizdomu skatīti, un faktiski tur ir dažādas interpretācijas, bet vienkāršāk būtu ķīmisku, tāpat tās kā, teiksim, pēc šiem te noteikumiem, kādas mums ir par narkotisko psihotropo vielu apriti, laboratorijā ērtāk būtu un drošāk strādāt, piemēram, ar sintētisku kokaīnu, nevis ar no kokas lapām iegūt ekstraktu, jo tur ir grūtāk nodefinēt to sastāvu. Līdzīgi tas varētu būt ar, teiksim, vai no to pašu meskalīnu, muskarīnu vai psilocibīnu, kuriem tad, ja viņš būtu sintētisks, būtu viens status, ja viņš ir teikpat Latvijā arī zināms, ka tās sēnes aug dabā, tad no to iegūtiem tur būtu, es nezinu, vajag pamēģināt. tad redzēs. Jā. Tieši tā, tas ir tas jautājums par galēniskajiem preparātiem, kur, teiksim, parasti ne tā viena viela ir tā, kas ir iedarbīga, bet ir nepieciešams šis kokteilis, kurš atkal bieži vien ir grūti definējams. Ja.
Tā kā es domāju, ka pasaulē jau tas process ir aizgājis un diezgan daudz, un arī tepat Eiropas valstīs daudzās jau viņš ir vaļā. Tā kā, varbūt ņemot vērā to, ka mēs esam tādi kā bišķi vairāk tādi indiāņi šai pasaulē, un līdz ar to vieglāk padodamies visādiem tur ātras braukšanas vai alkoholisma vai kādiem citiem riskiem, tad mūsu mīļā valdība un policija skatās, lai mēs vēl kādu papildus risku nepiegādātu šeit klāt, lai gan pēc būtības tas ir drīzāk, kā teikt, aizstājies, kas varētu tos citus mēģināt varbūt izspiest no tās aprites, bet to laiks rādīs. Es domāju, ka mūžīgi tā nepaliks kā ir tagad. Zinotāji zina, ka dzīvnieki, tad, kad viņiem kas kaiš, viņi izvēlas pareizās sēnes un ārstējas, un tur viss notiek. Ja? Un ko sēņu zinātne šai sakarā var teikt? Par to, ko dzīvnieki jūt. Es nezinu, vai dzīvnieki tik daudz uz sēnēm orientējās, bet tas, ka viņi kaut kādus augus un visu, ko tur lieto dažādu savu infekciju iespējamo vai līga ārstēšanai, tas ir tā kā zināms, bet šeit mums ir, ja mēs būtu tie kaķi, kas to zāli ēd, tad es saprastu, kāpēc mēs to ēd. Varbūt nesaprast, mēs vienkārši zināt, ka tā smarža mums kļūst pievilcīgi. Līdzīgi tā, kā, teiksim, noteiktā stadijā arī savā uzturā tev pēkšņi gribās vairāk, teiksim, kaut ko tādu taukaināku vai alu, un tad tu pat nezinādams to bioķīmisko mehānismu jūti, ka to vajag šobrīd. Vai tas ir gatavojoties ziemai vai kaut pavasarī kaut ko tādu. Tas ir šajā te, nevarētu teikt, ka tā ir apziņa, tā ir līmenis, kas darbojas hormonu tajā izpratnes līmenī, kur tu pēc smaržas, pēc kaut kā tava sistēma saka, šito mēs šodien ēdīsim, ja? To, jā. Es papildināšu šo te interesantu pētījumu par to, kuras meklējot līdzīgi smaržojušas vielu, konstatēja, ka līdzīgi smaržojušas vielas ir ar vienādām frekvencēm. Nevis pēc ķīmiskās struktūras, bet ar vienādām svārstību frekvencēm, ko rada šitie molekuli. Kur? Kad dzīvnieks jūt, ja, ka viņam pēc svārstību frekvences ir vajadzīgi šitie viela ķēpes svārsti. Tie visi parazīti, tas mums organismā ieviešas tieši mikrobioloģiskās tās sēnes. Kāds ir ārstēšanas metods, lai viņš no organismu kaut kā tā ārā? Tātad, jā, par tām frekvencēm tur, tas ir tās droši vien frekvences, kuras mēs tā īsti nomērīt neprotam, bet kur daži saka, ka viņi tās jūt, vai tie būtu. Ja būtu, fiziķi, ja mums viņus prastu nomērīt, un ja tas nebūtu no reizes uz reizi, tad tas būtu, protams, ļoti interesanti. Un noteikti, ka tas kādreiz būs, tikai mēs nezinām, kas ir jādara, lai tas būtu ātrāk. Vienkārši, lai tas būtu ātrāk, ir jādara viss, kas ienāk prātā, un tad kaut kur pēkšņi droši vien tas risinājums parādīsies, kā jau tas mūžīgi ir bijis ar to pašu daudz zāļu atklāšanu, bet attiecībā uz sēņu infekciju ārstēšanu ir diezgan grūti, jā. Jo atšķirībā no baktērijām, kuru antibiotikas arī jau tagad ir kļuvuši diezgan grūti, tā maz efektīvas, bet tomēr pret sēnēm ir ļoti maz specifiski mērķējamu tādu zāļu. Protams, ir dažas, bet tās ir tīras ķīmijas vairāk preparāti, kaut vai tas pašas nagu sēnes, kā mēs varam mēģināt nīdēt ārā, bet ja iet runa par tādām smagām sistēmiskām infekcijām, kā tas pats jaunais
kandidus variants, ko tur izdara. Tad ir no vienas puses, protams, kā vienmēr spēcinošā terapija, teikt, visāda veida organisma metabolisko spēju stiprināšana ļoti interesanti un riskanti ir, bet tāpat laikā droši vien viens no vienīgajiem ceļiem ir tas imūnsistēmas stimulēšana. Jo tur ir tas līmenis, kur var nostrādāt un kur tā imūnsistēma var tikt pārstimulēt un nodarīt ļaunu, ļoti mazs. Tas ir līdzīgi kā sākotnēji, kā senos laikos ar gripu, kā Covid sākumā, kad tieši nevis vīrusu nodarītais ļaunums, bet tieši imūna reakcija pret vīrusu ir tā, kas izraisa vissmagākās sekas organismā. Un šeit arī tātad, ja to šauro naža asmeni izdodās atrast, tad ir ok. Ja ne, tad var būt pavisam slikti, bet slikti var būt arī bez visa tā, ka... Sakiet, lūdzu, jautājums par inovācijām. Jūs parādījāt slaidu, kur bija par tiem micēlu un filtru. Kāda veida notiek, lai tiešām Latvijā var tik liela valsti basēņu un to materiālu, tur, es nezinu, iepakojumus, filtri, vēl tur, es nezinu, elektrībai jūs tur par Wi-Fi minēt, tas viss notiek, tas inovācijas tieši mikrobiologu darbība, vai tas ir kopā ar tehnikiem? Nē, tas ir Koksnes ķīmijas institūts, piemēram, kur tos pašus filtrus un tur dažādus tos materiālus iespējams mēbelēm vai kam viņi tur domā taisīt. Viņi, protams, darbojas gan mikologi, gan arī tehnologi, jo tur, teiksim, ja jūs paskatieties tās publikācijas, kas ir par šiem te HIFA veidotiem materiāliem, tā ir tīra materiāla mehānika, tur cik to viņš iztur šitādu spiedienu, cik viņš stiep iztur, un, protams, jautājums, vai tas ir ekonomiski izdevīgi pagaidām vai nē, tas jau, protams, arī atkarīgs no mēroga, jo skaidrs, kuras apaudzēt ar visādām HIFām mums ir daudz. Varbūt tās materiāls viņš iznāk ļoti viegls, laba siltumizolācija, bet diezgan vāji izturīgs. Bet tur varbūt, ka tur ir tā kā fibrolīnam kādreiz tās pašas siltumizolācija plāksnes varētu būt kaut vai labas no tādas. Bet tur ir tiešām sadarbība ar visu ko un, protams, ar jauniem uzņēmumiem, bieži vien tā ir kā ir, vai ne? Jā, lūdzu. Man ir jautājums, vai zinātniekiem ir skaidrojums attiecībā uz bērnu čagas ārstniecisko iedarbību, uz imūnsistēmu un uz vēža ārstēšanu? Vai tas paliek tikai tādos tautas? Nē, čagu ir, ja jūs paskatītos tās pašas zinātniskās datu bāzes, tad čaga ir ļoti daudz pētīta un ļoti populāra, teiksim, nav tik populāri kā tas lentināns, kas nāk no šitā pieņemsim. Arī tas no tā herikuma, kas tagad tā ežu dižadatene ir populāra, bet čaga ir aptuveni tajā pašā līmenī. Tur ir vairāk tūkstoši, nevis daži desmit, bet vairāk tūkstoši rakstu, kas katrs savā veidā, uz katrs uz savu modeli kaut ko ir skatījušies un parādījuši, ka vairumā gadījumu kaut kāds efekts ir, jo, ja nav, tad parasti nepublicē. Bet atkal, tā kā šeit ir tas, faktiski, ko mēs jau iepriekš runājam, ka tā robeža un tas efekts katrā konkrētajā gadījumā nav garantēts. Tur ir pārāk daudz to potenciāli miedarbībā esošo faktoru, kas ar kaut kādu varbūtību var pozitīvu efektu dot, un tas parastais jautājums ir, vai ir cerības, ka tas pozitīvā efekta varbūtība ir lielāka par kaut kādām negatīvām blaknēm. Un vairumā gadiem šiem te ir piepju polisaharīdi. Šī tā kā jau arī pēc būtības piepju vien ir.
tāpat ganoderma arī faktiski ir piepi. Nu, viņas ir saistītas ar to beta-glukānu klātbūtni, un vēl viņam ir tādas specifiskas kaut kādas īpašās skābes, kas tiek uzskatīts par šādiem te pozitīviem imūnās atbildes stimulātoriem, bet ne pārāk stipriem. Jo, teiksim, ja ir kaut kas tāds ļoti stiprs, kā, teiksim, tāds kāds izteikts tumoru nekrozes faktoru induktors, viņš varbūt lokāli labi iedarbojās, bet sistēmiski organismu līmenī rada lielas bažas. Bet čaga ir daudz pētīt. Man par lielu pārsteigumu, kas ir maz no Latvijā pieejamiem un Latvijā tā kā bieži dzirdētiem objektiem, ir šis te zemes tauki ir maz pētīt. Tā čaga, jā. Nolīdzsvaro, tas ekstrēms uz vienu bez otru pusi, un ja viņa puferspēja viņai pietiekami liela, tad viņa spēja nolīdzsvarot, bet ja nepietiek, tad nenolīdzsvarot. Tas ir acīm redzam, tas pats stāsts par katru konkrēto gadījumu, jo tai buferu sistēmai jau viņa ir katrā konkrētā organismā, viņa jau nav, ja mums būtu vienkārša metode, kā to buferu sistēmu noraksturot, teiksim, tur TB limfocīti, savstarpējās tur līdzsvars vai tur kaut kāda interleikīna spektrs, kur, teiksim, šitais ir tik un otrs tur ir šitik, un mums ir tad saprotams, ka paceļot vienu, mēs to sistēmu tā kā sabalansēsim. Bet tādu sistēmisku tiešām un aptverošu daudz faktoru miedarbību raksturojošu lietu, diemžēl nav man pagaidām. Nē, ka, teiksim, iedur vienā vietā un skatās, vai... Tas, ka šie ķīmiskie signāli no augu uz augu un ar micēliju starpniecību ir, tie ir pat mūsu tur kolēģi pētījumi augu fizioloģijā, tur Ieviņš un Arlausks tur ar kaut ko tādu darbojās. Bet par to, ka varētu, teiksim, kādu, kaut vai elektrisku impulsu noraidīt, cik es zinu, nav. Bet varētu mēģināt, protams.